Vai tev ir iekšā tāda vēlme, un varbūt pat to tu nevari pamanīt bieži, bet tāda vēlme uzsvērt, cik tu esi aizņemts, cik tev daudz jādara, cik tev nav laika. Piefiksē, padomā, vai tik tiešām tas nelaužas ārā no tevīm. Vai nu tu pasūdzies, piemēram, tur kādam čomam, tik daudz, kas jādara, nav laiks. Nu, šitādi te izteicieni nāk ārā, vai ne? Tas liecina par to, ka iekšā tevī ir tā sajūta, ka tu esi maziņš, kaut kas mazāks, tāds, kas nevar, un par spīti tam, ka tu ej, moči un dari, vienalga ir tā sajūta, ka nevar uz 100, kaut kas bremzē. Un plēš tevi tā kā uz pusēm. Tu zini, tev jāizdara tas, bet nav laiks. Un tu jau tā skriena melnu muti plēsies un nevar visiem izdabāt. Un gribas burtiski pasūdzēties. Un tad varbūt strīda momentos pārmet sievai vai, ja tu esi sieviete, tad vīram, vai ne, cik tu daudz jau dari un ka nenovērtē. Grācies. Jā, iedzersim kafīņu, vai ne? Un tas viss tur iekšā milst, un viņš var izsprāgt ārā pat diezgan lielās tādās dusmās dažreiz, vai ne? Nu, piefiksē, vai tev nav dzīvē tā? Ļoti iespējams, ka ir. Jo, ja nav, tad tu neklausītos šito video. Tas ir interesanti, bet ir iemesls, kāpēc tu šo video sāc klausīties. Jo tev norezonē kaut kas iekšā ar šo, un tu sajūti, ka jā, tas ir par tevi. Un tas nav nekāds brīnums, jo daudziem no mums ir iekšā tā sajūta, ka mēs esam kaut kas mazāks, kaut kas nevarīgāks. Un ja arī tev liekas, ka es runāju tagad tufti, ja tev pirmā reakcija ir kāds mazāks, kāds nevarīgāks, es esmu varants, vienkārši man ir pa daudz sadots. Dzīve man ir sadavusi pa daudz. Tā tas nenotiek. Patiesi stipriem, neatkarīgiem cilvēkiem nevar būt pa daudz. Viņi automātiski, intuitīvi dara, prioritizē lietas, ko viņiem vajag. Viņi dara to priekš sevis. Viņi atrod laiku. Gluži automātiski viņi to vienkārši izdara, jo viņi to pat tiešām vēlas priekš sevis. Viņiem iekšā nav sajūta, ka viņi ir kaut kas maziņāks, nevarīgāks, un līdz ar to viņi it kā tā kā atskaitās visu laiku kādam, vai ne? Jāatskaitās par to, cik tu esi izdarījis, cik tu neesi izdarījis. Vienmēr ir attaisnojums, kāpēc tu nevarēji kaut ko izdarīt, vai ne? Un visu šo sajūtu buķi tad iekšā arī tev traucē. Patiešām būt varenam, spēcīgam un būt tādā kaifā, ka tu vienkārši močī pa dzīvi un tu vienkārši neatskaities neko vienam, neko nepaskaidro, tu vienkārši dari. Un tā tad vēlreiz rezumējums visam šitam te, jā? Ja tu sevi pieķer pasūdzoties, kaut vai reizi pusgadā tev tas izsprūk kādam, vai es nevaru, jo tik daudz ir un tik busy un tik aizņemts un tas un šitas, vai arī kaut kādā strīdā, vai ne, pārmet savai otrai pusītē, ka tev taču tik daudz jādara. Ja tev tas izsprūk ārā, tas nozīmē, ka tev iekšā ir šāda sajūta, kas tevi bremzē un traucē. Tā kā, ja tu vēlies tikt no tās vaļā un dzīvot šādā čilā, jā, tajā pašā laikā darot daudz, jo man ir tāds to-do lists, ka tu iespējams sabruktu zem viņa, ja? Bet es vienkārši to daru, jo es gribu to priekš sevis, es zinu, uz ko es eju, man te iekšā ir kaifs, vienkārši kaifs. Ja tu gribi tāpat un gribi atbrīvoties no šīs sajūtas, kas tev traucē izpausties būt kā īstam vecim, vai ne? Kas zina, ko grib un grib viņš priekš sevis, un tad jau tālāk tas viss automātiski plūdīs tālāk, viņš dos mīļotajai bērniem, citiem, vai ne, enerģija plūdīs. Ja tu gribi tā, tad nāc pie manis uz izaugsmesterapija.com, piesakies uz brīvo konsultāciju pie Roberta, un mēs strādāsim.